Es domāju, ka sākam ar pašiem pamatiem. Sākam ar to, kāda ir Tele2 misija Latvijā. Tele2 misija ir gan Tele2 klientiem, gan Zelta ziltiņas klientiem piedāvāt Latvijā labākos tarifus tirgu uz komunikāciju, kas ir ar draugiem, radiem, biznesa partneriem par labākajām cenām. Tas mums ir svarīgi, tas bija svarīgi, ir un būs svarīgi. Ko mēs redzam patreiz? Mēs redzam, ka atsevišķi tirgus spēlētāji, kas ir Narvesen un Pluspunkts, ir ieviesuši papildus komisiju par zelta ziltiņas atjaunošanu. To mēs viennozīmīgi neatbalstam. Un mēs no savas puses darīsim visu, lai pret to cīnītos un lai beigās klients nepārmaksātu ne santīmu. Mums tas tiešām ir svarīgi. Ja mēs skatāmies uz līgumu, kas ir starp Tele2 un Narvesen, Tele2 un Pluspunkts, šie līgumi šādu komisijas maksu neparedz un viennozīmīgi neatbalsta. Ko nozīmē šie 10 santīmi? Interesants jautājums. Ja mēs skatāmies uz mūsu klientiem, mums ir ļoti daudz jauniešu, studenti, cilvēku gados, kas atjaunojas par 99 santīmiem, atjaunojas par LAT 75. Un šeit 10 santīmi ir tiešām būtiski. 10 santīmi tā ir pat 10 daļa no kopējās naudiņas, kas paredzētas mobilajām komunikācijām. Un piemērs no dzīves ar 10 santīmiem var norunāt 3 stundas Tele2 tīklā. Wow, 3 stundas, tas tiešām ir daudz. Ko es ieteiktu šobrīd? Es viennozīmīgi ieteiktu doties uz vietām, kur nav papildus komisijas, kas ir Tele2 veikali, tie ir lielveikali, tie ir arī veikali, kur ir zeltiņas uzlīmes, vai arī doties uz internetbanku un atjaunot savu zelta ziltiņu tur, jo, piemēram, arī internetbankā ir papildus 5% bonus par atjaunošanos bankā caur internetu, kas ir viennozīmīgi klientiem izdevīgi. Un vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka Tele2, ka mēs tiešām cīnīsimies par mūsu klientu interesēm, un mums svarīgi tas, lai mūsu klienti nepārmaksā ne santīmu. Tā ir.